Sveicināti visi dzīvnieku draugi! Ķepa uz sirds ir atkal klāt. Šodien raidījumā noskaidrosim, kādas slimības apdraud mūsu maļdzīvniekus šajā mitrajā rudens laikā. Vai šķirnes kaķu audzēšana ir dārgs hobijs vai peļņas avots? Noskaidrosim, vai Čikāgas piecīšu repertuārā ir kāda dziesma par dzīvniekiem un vai mīlestība pret kaķiem viņiem ir lielāka nekā pret suņiem. Ciemosimies arī pie ģimenes, kur ir adoptējusi vāvarēnu. Vāvarēns ne tikai guļ vienā gultā ar savu saimnieci, bet ir ļoti labs draugs ar pārējiem ģimenes mīluļiem. Ar bruņurupečiem, ar iguāna, hamelejām un ar gekonu. Aiziet! Ludvigs, šis skaistais rudais kucentiņš meklē arī mājas piņķos, vienkārši klaiņoja. Paldies tiem cilvēkiem, kas redzēja to un atved uz drošām mājām, bet visdrošākās mājas jau tieši var būt pie tevis. Tā kā droši, ja tev viņš patīk, brauc un sagādā dzīvnieciņam prieku. Ludvigam 14. ļoti patīk masāžas. Ja jūs jautājat, vai viņš augs lielāks, nē, viņš paliks tieši tāds pats, jo viņam ir 3 gadi jau. Kaķu izstāde ir tā vieta, kas pulcina dažādu šķirņu kaķus kopā ar saviem saimniekiem. Tādēļ mēs, raidījums Ķepa uz sirds, vēlējamies noskaidrot, vai tā ir tikai padižošanās ar saviem mīluļiem, vai tā ir iespēja nopelnīt vairāk naudas. Persieši, britu izspēlvainie Burmas, Devonas reksi, meinkūni vai Ēģiptes mau. Šie un vēl citu šķirņu kaķi kopā ar saviem saimniekiem bieži pulcējas izstādēs. Ir liels gandarījums, ja līdzās ir cilvēki, kuri domā tāpat. Šeit var iegūt jaunu pieredzi un, protams, patīkami palielīties un uzkāpt arī uz uzvarētāju piedestāla. Ja esat nolēmuši iegādāties kādu no šķirnes kaķiem, tad jārēķinās ar prāviem izdevumiem. Kaķim vajadzīgs savs inventārs, konteiners pārvadāšanai, tualete, trauki, gultiņi, kāpjamkoks, rotaļlietas. Šīs mantas iegādājas vienreiz un aptuvenie izdevumi ir 98 lati. Tāpat kaķis ir reizi gadā jāpotē. Tas maksā apmēram 12 latus. Ja pēc kaķa braucam uz kādu no tuvākajām valstīm, piemēram Poliju, tad jārēķinās arī ar ceļa un viesnīcas izdevumiem. Pats šķirnes kaķis maksā apmēram 500 latu. Protams, ir arī dārgāki kaķi. Tāpat kaķim ir arī jāēd. Viņam vajag konservus, sauso barību, kādu gabaliņu gaļas un arī sausās smiltis. Tas viss potenciālajam kaķu audzētājam gadā varētu izmaksāt 440 latus. Vidējais cipars, ko būsiet iztērējuši gada laikā, kopā būs 1320 latu, nerēķinot veterināros izdevumus un dalības maksu izstādēs. Šķirnes dzīvnieku uz izstādēm ir jāvada obligāti, ja ir vēlme viņus tālāk pārot un nodarboties ar ciltsdarbu, jo tikai izstādēs eksperts var apskatīties un pateikt, vai šis dzīvnieks vispār ir derīgs ciltsdarbam. Jārēķinās, ka šķirnes kaķēna pārdošanas cena ciltsdarbam ir augstāka nekā tad, ja kaķi pērkat kā mājas mīluli, jo šķirnes turpināšanai neder visi kaķi. Varbūt, ka tas ir tikai viens kaķītis no metiena. Tāpēc katra godprātīga audzētāja mērķis ir katru nākamo kaķēnu paudzi radīt arvien tuvāku un atbilstošāku šķirnes standartam. Sākt to par biznesu, vismaz man personīgi, man tas šķiet tā mazliet amorāli, jo man tādas domas pašai nav nekad bijušas, un arī, paldies Dievam, man ir saskarsme tikai ar tādiem audzētājiem, kuriem tiešām tas ir hobijs. Tas ir tāds hobijs, kur cilvēkiem ir vienkārši, kaut kādā veidā, es nezinu, aizbraucis jumts, un viņi visā tajā tik ļoti ir iekšā, kad viņi neskaita nekādu naudu. Cilvēkus, kur iegādājas šķirnes kaķi un cer, ka tas būs labs biznes, man nāksies sarūktināt. Lielu naudu viņi nenopelnīs. Labākais risinājums tomēr ir kaķi sterilizēt. Tad jums būs mājdzīvnieks, kurš varēs mierīgi dzīvot, priecāties par dzīvi un sniegt prieku saviem saimniekiem. Godprātīgu kaķa audzētāju raksturo pirmkārt jau kluba izsniegts dokuments. Ja pērkat kaķi bez, kā tautā saka, papīriem, tad rēķinieties ar problēmām. Bieži vien cilvēki taupot naudu, vai ne, domādami, ka maksā tikai tas papīrs, iegādājas kaut kur uz ielas, tirgu, benzīna tankā kaķēnu, kas varbūt maksā mazāk nekā kaķēns pie labiem audzētājiem, iegādājas tādu dzīvnieku, kurš, diemžēl, jau ir, teiksim, ar veselības problēmām, iespējams arī ar uzvedības problēmām un tā tālāk un tā tālāk. Pirms iegādājieties šķirnes kaķi, iepazīstiet šķirni, lasiet un apmeklējiet felinologu kursus.
un neceriet uz lielu un ātru peļņu. Šie divi pelēki baltie mincīši pašreiz mitinās Ogres patversmē. Viņi ir ļoti līdzīgi, pelēks ar baltu, ļoti skaisti, bet nav brālītis un māsiņa. Kaķenīte un kaķītis apmēram 2,5 mēnešus veci. Šie var kļūt par jūsu mājas un ģimenes mīluļiem. Viņi noteikti būs ļoti mīļi, pūkaini un draudzīgi. Rudens sezona ir klāta līdzi nesot lietavas, peļķes un arī nemazums blusu. Tie ir iemesli, kas nereti rada dažādas ādas saslimšanas mūsu mājdzīvniekiem. Kailā ēda ir ādas saslimšana, ja viņa izraisa sēnīte, un šī slimība raksturojās ar to, ka veidojās pliki pleķi uz ādas. Ja, viņi var veidoties galvenokārt uz ausīm, uz ķepām, uz purnu, uz galvas. Šī slimība ir kontakta slimība, un tā kā mums ir pietiekoši daudz klaiņojošu dzīvnieku ārā, tad šī slimība vienkārši var pārnēsāties no viena uz otru. Tas priekšstats par kailo ēdu mums nāk līdz vēl no padomu laikiem, ja, kad padomu laikos ļoti daudz dzīvnieku slimoja. Kolhozos un fermās ceļiem bija ļoti daudz kailās ēdas, un tas tiešām bija bubuls, jo tajā laikā nebija medikamenti, ar ko ārstēt īpaši to slimību. Kailā ēda izraisa apmetojumu izkrišanu, un ar to var saslimt arī cilvēks, ja nonāk kontaktā ar slimo dzīvnieku. Lielākais risks saslimt ir bērniem un cilvēkiem ar vāju imūnsistēmu. Tāpēc kailā ēda ir jāārstē, veicot vakcinēšanu vai lietojot tabletes un ziedes. Šo slimību var noteikti ārstēt. Otra problēma dzīvniekiem var būt blusu alerģiskais dermatīts, ar ko visbiežāk tieši rudeņos slimo suņi un kaķi. Rudenī blusas pirms ziemas guļas grib uzņemt vairāk asinis, lai viņas var pārdzīvot ziemu. Līdz ar to uzņem vairāk barības vielas, un tad viņas paliek agresīvākas. Blusas ir bīstamas ne tikai tāpēc, ka viņas kož un rada alerģiju, bet blusas ir arī asins parazītu pārnēsātāji. Jo vairāk to blusu, jo vairāk ir iespēja, ka jūs dzīvnieks arī ir dabūjis kaut kādu lenteni vai citus parazītus. Arī alerģiskais dermatīts ir ārstējams. Sākumā jātiek galā ar blusām, kas iemitinājušās kažokā. Tam noder dažādi pretblusu līdzekļi, gan skaustā pilināmi, gan kakla siksniņas. Lielākā daļa no šiem līdzekļiem, kas ir pilināmi skaustā, viņi strādā tikai uz mēnesi. Tas nozīmē to, ka, ja jūs gribat būt pārliecināts, ka jūsu dzīvniekam nav blusas, jums regulāri katru mēnesi jāatbluso tas dzīvnieks. Regulāri mazgājiet rokas, dzīvniekiem neļaujiet gulēt savā gultā un parūpējieties, lai slimība tiktu izārstēta. Un, lai arī cik briesmīgi izskatās, spalve noteikti atkal ataugs. Šis 1,5 gadu vecais kaķu puika ar skaistām dzintra krāsas acīm šeit dzīvo jau labu laiciņu, un pārsvarā viņa ikdiena paiet ar šīm restotajām durvīm. Viņš būs lielisks draugs un arī spēļu biedrs. Šajā reizē ķēpavas sirds kopā ar leģendāriem Čikāgas piecīšiem, kas ar dzīvniekiem ir uz tu, devāmies uz dzīvnieku draugu, lai noskaidrotu, vai viņiem tik tiešām ir dziesma par suni. Visi Čikāgas piecīšu dalībnieki ir dzīvnieku draugi. Viņu mājās dzīvo gan suņi, gan kaķi, pat ķirzaks. Vairāk no dzīvniekiem savulaik ņemti tieši no patversmēm. Latvijā mums ir diemžēl ļoti daudz šīs patversmes, kas rūpējās par šiem pamestajiem dzīvniekiem, kā arī pat jūs katrā tajā štatā ir daudz patversmu. Arī pie mums ir cilvēki atstāja kastītēs pie durvīm, vienkārši atstāja anonīmi kaut kādu kaķīti, mazo sunītu vai kaut ko. Un, diemžēl, tāpēc ļoti uzsver cilvēkiem tos kaķīšus, lai izoperē, teiksim, lai nevairojās. Jo, diemžēl, pasaulē tas nav tikai Latvijā, tas ir visur tie kaķīši un tie sunīši ir tik daudz, ka visiem ir grūti atrast tās labās mīļās mājas. Patversmē dzīvnieku draugs Čikāgas piecīši sagaida kaķi, suņi, kuri ļoti ilgojās satikt savus īstos saimniekus.
Dzīvnieki arī saprot, ja cilvēks iet prom uz īsu laiku, jeb ja kaut kas nopietnāks. Viņi kaut kā jūt. Dzīvnieki ir ārkārtīgi jūtīgi, manuprāt. Kā mēs redzam, katram Čikāgas piecīšu dalībniekam patīk katrs īpašais kaķis, vistuvākais, bet Armands ir jau paspējis attaisīt vaļā jau, un jau tuvāk jau piegājis. Vai mājiņu pie kādiem labiem cilvēkiem, vai arī pie viena cilvēka. Bet jaunas mājas vajag gan kaķiem, gan suņiem. Tāpēc Čikāgas piecīši viesojās pie dzīvniekiem, kas gaida saimniekus. Mēs apskatījām visus, tad sunīts Kartens bija ļoti draudzīgs. Viņš it kā rēja formas pēc, bet astu šitā te luncināja, un viņš jau bija uzreiz ieinteresēts, bet neuzbāzīgs, tāds kluss un inteliģents. Jā. Gandrīz gadiņš Karteram. Un viņš tiešām gaida savu jauno ģimeni. Katrā ziņā sunītis sagaidīs vai nu puisi vai meiteni mājās no skolas katru dienu. Vai no darba. Varbūt Čikāgas piecīšu repertuārā ir kāda dziesma par suni? Vispār viena dziesmiņa ir no 60. gadiem. Cik maksā tas sunīts, kas ir logā? Cik maksā tas sunīts, kas ir logā? Vuf, vuf! Kas astīti luncināt māk. Cik maksā tas sunīts, kas ir logā? Kas astīti Luncināt māk. Mēs esam Čikāgas piecīši, un jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Četri kaķi un 4 suņi ir juristi un Latvijas videoklipu krustāvu Jāņa Ruščenieka ģimenes mīluļi. Visi viņi ir atrasti un pieņemti, un tagad dzīvo pilnvērtīgu dzīvi. Var teikt, kā ekskluzīvā dzīvnieku pansijā. Jo, ja grib kādu laimīgo stāstu, tad šeit visiem ir laimīgais stāsts. Katram no 8 rušenieku dzīvniekiem te ir savs stāsts. Piemēram, Taksim Tobim, kurš tiek saukts arī par rokeri, ir 3 kājas. Viņi atrada Jūrmals šosejā sadragāt kāju. Un tad viņi aizveda uz Candarielu uz dzīvnieku draugu, tur viņam uztaisīja operāciju. Un, diemžēl tajā laikā Latvijā bija tā situācija, kad tā cilvēku izpratne pār dzīvniekiem invalīdiem, viņa bija absurda un viņa vēl joprojām. Raksturiņš smagākais, viņam 4 operācijas tika taisītas, kamēr viņi dabūja, tādā stāvoklī viņš bija, cik viņš bija, šitik plakans. Jau 7 gadus Tobis ir rušenieku mājas iedzīvotājs, bet suņa dāma Zuze šeit dzīvo nesen, apmēram gadu. Viņa ilgu laiku klaiņojusi tuvējā veikala rajonā. Leģenda ir tāda, ka esot piestājis hammers, izmests ārā sunītis, un tā viņa kaut kādu pusgadu vai gadu dzīvoja. Tad manējā jaunatne brauca garām, kādas 3 nedēļas viņa pieradināja. Vienu dienu slepus no manis atveda viņu gadu atpakaļ mājās un teica, šito dāmu sauc Zuze, un viņš tagad te dzīvo. Bet Reda un Berta savulaik paņemtas no patvērsmes. Suņi ir ģimenes locekļi. Es neslēpšu, ka daudz no viņiem guļ gultā. Jā, viņi neviens pa ziemu neguļ ārā. Arī visi 4 kaķi šīs mājas par savām atzīst, pateicoties visas ģimenes dzīvnieku mīlestībai. Kaķi pavasari, jā, viņi staigā pāri, dzīvojās pāri. Ziemu iziet ārā, pastaigājas, bet viņi arī dzīvo priekš. Vēl vairāk ņemt, mini patvērsme šeit ir pietiek. Ja mēs dzīvotu dzīvoklī, tad mums 4 suņi nebūtu nekad. Vai 4 kaķi. Tas ir pats par savu saprotu. Jānis Rušenieks ne tikai uzņem savās mājās pamestus vai noklīdušus dzīvniekus, bet piedalās arī dažādos labdarības projektos, kas veltīti dzīvniekiem. Cilvēku attieksme pret dzīvām radībām ir kaut nedaudz, bet mainījusies. Tomēr līdz tam brīdim, kad situācija varēs dēvēt par labu, vēl ir tālu. Ja dzīvnieks nav paredzēts, laislas turpināšanai, tad viņš ir jāsterilizē. Jo lepoties ar to, ka tev mājās ir kaķenē atskrējuši 10 kaķēni, un pēc tam domāt, nesīs uz jūsu skolu vai kurā vāstrūmē izmetīs, tas ir amorāli.
Nākamais moments mums ir jāizmaina. Tas funktieris, ka mēs nevaram bērniem, ka bērns saka, gribu kaķīti, gribu sunīti, pa vasaru dzīvojam vasarnīcā, mēs viņu paņemam. Kā vasara beidzās, tā pilni meži, pilnas patvērsmes ar pamestiem dzīvniekiem. Ja esat nolēmuši ņemt dzīvnieku no patvērsmes, tad jārēķinās, ka katram ir savs raksturs, stiķi un niķi. Tāpēc saimniekam jābruņojas ar pacietību un nevajag gaidīt, ka suns vai kaķis būs ļoti pateicīgs par jūsu cēlo rīcību. Zuzi, ja? Kaut vai, ka viņa dara blēņas, ja? Vai viņa atļaujās kādu jaunu gājienu, ko viņa nav darījusi, ja? Tad viņai jau tiek uzdots jautājums, klausies, Damīt, tu tikai gadu šeit dzīvo, bet ko tu atļaujies? Un tad ir tas moments, ka viņi paskatās uz to tādu skatienu un vai šīs acis spēja melot. Ja? Nu, protams, ka spēja. Ja? Nu, tā nav padevība, tā nav pateicība pat. Tā ir spēja novērtēt to situāciju, ko liktenis viņiem ir devis. Dzīvot jaunā vietā, kur atzīst, ka viņi katrs ir individualitātes. Pirms nedēļas ķepā uz sirds kopā ar hokeju Sandi Ozuliņu meklējām jaunās mājas sunītim Alanam. Šajā reizē mums ir prieks būt klāt Alana un jauno saimnieku sastapšanās brīdī. Alans ir apmēram pusgadu vecs kucēns, kuram noteikti vajadzīgs savas mājas un mīloši draudzīgi saimnieki. Par tādiem tūlīt kļūst Dace un Spāra Vītols, mamma ar meitu. Doma par patvērsmes dzīvniecību jau bija sen, bet dažus gadus atpakaļ meita gribēja savu sunīti un arī sakrāja naudiņu sunītim, kas bija ļoti mīļš, sugas sunītis, bet šis sunītis šopavasar aizgāja. Un tad mēs izdomājām, ka mēs bez sunīšu nevaram, un ka šoreiz ir tas īstais brīdis ņemt sunīti no patvērsmes. Dzīvnieku draugu patvērsmēs suņu netrūkst. Tomēr par Daces un Spāras mīli tūdaļ kļūst tieši Alans. Tāpēc, ka viņš nav nenormāli hiperaktīvs, viņš tieši tā kā uzreiz iekritēties. Spārēja patīk suns, tāpēc, ka viņš nav pārāk aktīvs, tad viņa teica, lai es to nesaku, bet es to tomēr pateikšu. Man patīk viņam aizmugurē, viņam tā kā stirnē. Viņš tā kā ziemeļbriedis, ka viņš ir, tad ziemeļbriedim bikses tā kustās un Alanam arī smuktās bikses tā kustās. Vai viņam jau māja vieta sagatavot? Ir sagatavot. Es redzu, ka jūs acīs ir nepacietības mirklis, varbūt mēs dodamies satikties. Jā, lūdzu. Valverēns Elfijs ir ļoti straušs un ziņkārīgs. Viņš ir īsts pārbaudījums kameras vīriem, jo pārvietojas zibens ātrumā. Elfijs ir viens no daudzajiem bioloģis Evijas Stankēvičas dzīvokļu iemītniekiem. Valverēns bija cilvēku atrasts, pacelts, acīm redzot no līgzdas, izkritis, gan jau vecāku aprūpēts, bet cilvēku nezināšanas pēc, protams, bija aizstiepts uz klīniku un neviens tur viņu negribēja krāmēties. Tā kā Vāvera absolūti nav piemērota mājdzīvnieku lomai, pašlaik viņai ir šāda mītne, bet uz loģijas tiks veidots lielāks noteikti viņai dzīvoklis, jo, kā redzat, ir pamazu. Visi mani dzīvnieki ir nākuši paši pie manis. Pēdējā laikā daži ir nopirkti. Viens no pirmiem dzīvniekiem man bija vecā iguāna, kas nodzīvoja 13 gadus pie manis. Tas bija pirmais apzinātais tāds pirkums. Vidusāzijas bruņurupuči, kur arī ir visi izglābti un atrasti, viens pie miskastēm, viens pa jūrmalu klaiņojam, un vienu es vēl atdevu labās rokās. Tas arī bija suņu atrasts pie atkrituma konteineros. Jo viņi, kā rudenī aiziet gulēt, cilvēki acīm redzot nospriež, kad ir pa galam un ka nav ko vairs, ka jāmet ārā. Viņš paliek maskustīgs. Padusmojies.
Pašlaik Evijas mājās dzīvo iguānas, bruņurupuči, leopardi gekoni un hameleoni, degūsaime, kaķis un vēl 2 suņi. Šo dzīvnieku skaitu nereti papildina vēl kāds bēdu brālis, jo Evija nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem dod arī pagaidu mājas. Rāpuļiem vecumu nav iespējams noteikt, jo cik viņi dabū ēst, tik viņi arī aug. Ne pēc lieluma, ne pēc zobiem, ne pēc kā vecuma nevar pateikt. Arī abi sunīši man ir paši atnākuši pie manis dzīvot savu laiku guli, nekur nevienu. Renīte pirms 13 gadiem uz klīniku atnesa midzināt cilvēki, jo bija mazs bērns mājās, nekur. Un acīm redzot, ka netika galā, jo viņa bija iebiedēta, viņa vēl līdz šim nespēlējas nekādām mantiņām, jo tikko es mēģinu kaut ko mestāt, tā viņa uzskata, ka viņai sitīs. Arī kaķis savulaik izglābts no drošas nāves, jo atnest uz klīniku iemidzinātu. Viņš ar savām acīm manu sirdi arī ieņēma. Sākumā kādu brīdi modos no tā, ka viņš sēdēja man pie gultas un skatījās. Es jūtu, ka viņš skatās. Strādājot veterinārijā klīnikā, Evijai izdevies izglābt arī kādu ezi un citus faunas pārstāvjus. Tomēr ir situācijas, kurās cilvēkam labāk neiejaukties. Nevajag mēģināt glābt to, kas nemaz nav jāglābj, jo tas, ka vāvere ir izkritusi no ligzdas, vēl nenozīmē, ka vecāki par viņu nerūpējas. Ja ir redzams, ka tiešām tur ir māte aizgājis bojā vai tur blakus beigta vai kaut kas tam līdzīgs, tad ir cita lieta. Gan putnēnus, gan arī, kas no ligzdas izkrīt, vecāki tāpat baro un pieskata un tos pašus vārnēnus, kad nebūtu neļaus tie vecāki tur kaķim apēst pirmā brīdī, viņi tiek baroti un apsargāti, tā kā nevajag viņus ņemt un nest. Evija ir izglābusi arī čūsku un zirgu, bet tie dzīvo piemērotākos apstākļos, nevis dzīvoklī. Elfī, nečurp. Elfī, nāc. Kodīs man tagad, ja? Atriepsies man tagad kodīs. Šodien ielecu un mēģināju pagraust bruņurupuci guļošo. Tā kā viņi gana bezkaunīgs ir ar kaķi ļoti mierīgi, jo mans kaķis ir pieredzis pie grauzēju klātbūtnes mājā, un ar to nav problēmas. Taksim gan bija instinkti, ķēra aiz astes, bet jau ir miers pilnīgs. Nē, drusciņi pafilmēs, tevi nedusmojies. Dusmīga vāvere paliek, dusmīga vāvere. Klāriņa kopā ir ar savu māsiņu. Ienākusi šajā patversmē un brālīti. Bet brālītis jau ir skaistā ģimenē, bet Klāriņa, cik tas mīļa. Mīksta, un Klāriņa gaida jaunos saimniekus. Un Klāriņa būs ļoti pūkaina. Klāriņai ir ļoti skaists acis, skaists deguntiņš. Un Klāriņa man čukst, ka viņa ļoti grib uz mājām. Pirms atvadāmies, lai tiktos jau pēc nedēļas, es vēlos jums atgādināt, ka mēs Ķepa uz sirds esam uzsākuši jaunu konkursu Ķepu video. Sūti sava mīluļa, trikus, talants vai amizantās izdarības mums raidījumam Ķepa uz sirds info@ķepauzsirds.lv un iegūsti vērtīgo fotoaparātu Canon, ar kuru var fotografēt un filmēt pat zem ūdens. Paldies skatītājai Evijai Purgailei, kura mūs iepazīstināja ar savu ģimenes mīluli – ugunīgās šķirnes pundurtrusi Kriksi. Kriksis ir pilntiesīgs ģimenes loceklis, ugunīgs vārda tiešajā nozīmē un reizēm tikpat mīļš, tapešu un spilvena dīrātājs, kaltētu ābolu atkarībnieks un zaķu lietu eksperts. Paldies! Ar jums kopā šodien biju es, Liena Šamase, un tiekamies jau pēc nedēļas. Atā! Nākamajā raidījumā skatieties, ar kādiem suņiem draudzējās basketbolista Andra Biedriņa ģimene. Bet ja nesāp, viņam ir bieza āda un